Sveiki, čau, mani sauc Elīna. Lielākā daļa no jums mani pazīst kā Astrolīna no Facebook lapas. Tātad šis būs kārtējais vispārnāties kāršu video. Šodienas tēma būs tāda, kad mēs mazliet paskatīsimies tātad, kādas pārmaiņas jums var atnest tātad gaidāmais rudens, ja? Respektīvi, kas varbūt pamainīsies, kas varbūt sakārtosies, kas varbūt transformēsies, nu, ko parādīs, tas arī būs. Sakarā ar to, ka šis ir izklājums par nākotni, vienmēr atgādinu, ka nākotne vienmēr ir maināma. Tas, ko es saku, var mainīties, ja, nu, piemēram, jūs, noklausoties šo informāciju, izdomājat rīkoties savādāk, mainīt nākotni, pārprogrammēt kaut ko, ja. Tas vienmēr rezultāts ir tikai un vienīgi pašu cilvēku rokās. Ja, kārtas arī var parādīt tikai dažas iespējas, piemēram, ja, bet cilvēks var pārprogrammēt dzīvi un citas iespējas vēl sev radīt, ja, vai vispār izdomāt kaut ko pilnībā izmainīt. Ja. Tā kā vienmēr ir jūsu pašu brīva griba un atbildība, kā jūs rīkojaties, ko darat vai iesākat ar šo informāciju, ja, to vienmēr ir vērts atcerēties. Nu, lūk, grupas būs 3, grupa numur 1, 2 un 3. Izvēlieties to grupu, kas uzrunā jūs visvairāk, bet es jau sākšu ar grupu numur 1. Tā, sveiki, grupa numur 1. Šis būs izklājums par jums. Ja jums liekas, ka šis stāsts nav par jums, tad visticamāk tā, tāpēc vienmēr izvērtējiet šo informāciju, ja? Lai saprastu labāk, vai šis ir priekš jums izklājums no sākuma būs šeit ir jūsu signifikācija, ja? Principā par to, kas parāda, kādās jūs enerģijās esat dotajā brīdī. Un es vēl paskatīšos mazliet ar kārtīm, kas šobrīd jums ir aktuāls, lai jūs saprastu, vai šis ir vai nav stāsts par jums. Un tad mēs skatīsimies 3 galvenos kaut kādus notikumus rudenī, kas jums varbūt ir jāzina, kas jums var kaut ko dot vai palīdzēt. Ja? Tāds būs šis izklājums. Ja? Vēl šobrīd gribu paziņot, ka tikai video skatītājiem manā lapā tas rakstīts nebūs, tikai šajā video tas būs, ja, kad ir līdz 31. augustam akcija Lenormand kāršu kursiem 20 eiro atlaide, ja kādu interesē. Kārtas lieliskas, superīgas, viegli apgūstamas, ļoti daudz izmantoju viņus savos izklājumos ikdienā. Tā kā, ja ir interese, tad droši var pieteikties. Tāpatās arī šobrīd aktuāls būs septembra mēneša prognoze. Arī var pieteikties līdz augusta beigām, lai laicīgi var paspēt šo prognozi sagatavot tie, kas vēlas konkrētāk zināt, kas jums sagaida jūs septembrī. Ja? Lūk, tātad kādās enerģijās dotajā brīdī jūs atrodaties, kas jums notiek aktuāls jūsu dzīvē. Ja. Tā, nu šeit ir tā. Šeit tādas īstenībā mazliet pretstatīgas enerģijas, ja. Šeit ir tā, kad pirmā grupa, ja. No vienas puses, man gribas teikt tā, ka šeit ir kaut kāds varbūt mazliet, nezinu, kāpēc man gribas teikt iekšējais konflikts, lai gan šeit it kā nav konflikta kārtis, jā, bet, nu, ja jau man gribas tā teikt, neskatieties. Šeit varētu būt cilvēki, kuri šobrīd saskaras ar iekšējo emocionālo pasauli un to, kā viņu nest pozitīvi un ar materiālas dabas jautājumiem. Respektīvi, šeit var būt cilvēki, kuriem varbūt dotajā brīdī mazliet sagādā problēmas temati saistīti ar finansēm. Varbūt šeit pat nav tik ļoti problēmas, ja? Bet te varbūt ir vairāk tāds kā neapmierinājums, varbūt ar finansiālo stāvokli, darbs, nauda, ja? Praktiskās lietas, gribas vairāk, gribas labāk, gribas varbūt kaut ko sasniegt, nākamos līmeņus, vairāk pelnīt, vairāk strādāt, vairāk uz, nu, jā, jūs saprotat man domu, gribas iet uz kaut kādu izaugsmi, un varbūt lietas vienkārši šobrīd nenotiek īpaši strauji, varbūt nekas ļoti īpaši nemainās, ja? Varbūt nav, nu, vienkārši, nu, nenotiek ļoti strauji šī te visā materiālā temata procesa, teiksim, ja. Un tas var šeit sagādāt cilvēkiem bailes, stresu, nemieru, arī pārpratumus, nepamatots bailes arī te var būt, ja. Nu, var sakot, šeit emocijas pār jums var valdīt, visticamāk tajā brīdī, kad jūs, nu, teiksim, izjūtat kaut kādu neapmierinājumu par lietām, kuras nevirzās uz priekšu, nemainās vai neuzlabojas, ja. Bet no otras puses šeit ir tāda enerģija mazliet spēlīga, ja? Ja mēs mazliet paliktu malā šo te finansu tematu, piemēram, ja? Tad principā, kas mums šeit paliek? Šeit mums paliek cilvēks, kurš grib priecāties par dzīvi, kurš grib viegli būt, iet, skriet, lekt, spēlēties, ja? Nu, kā saka, ar kaut kādām ikdienas, nezinu, savām aizraujošām notarbēm, ja? Varbūt kaut kur iet piedalīties kādos pasākumos,
iet sabiedrībā, vienkārši būt priecīgs, ja. Tā kā šeit varētu būt tā, ka grupā numur 1 ir cilvēki, kuros ir šobrīd tāds kā varbūt 2 galvenās lietas. Ir viena daļa, teiksim, iekšējā stāvokļa, kura vēlas baudīt dzīvi, priecāties, mīlēt, pozitīvās enerģijās, emocijās, būt sajūtas pozitīvas, gūt, ja, un vienkārši baudīt dzīvi. Un otra daļa, kura tomēr uztrauc šeit par praktisko materiālo pusi vai par lietām, kuras nevirzās uz priekšu, ja, te varbūt nebūs obligāti tikai nauda, te varbūt jebkas, kas jūsuprāt varbūt nevirzās uz priekšu, ja, ka gribētos, lai kaut kas notiek, uz kaut kurien virzās, ja, teiksim, un tā tālāk, un tas jūs iedzina kaut kādās bailēs, nemieros vai jeb arī tajā momentā, ka emocijas valda pār jums, ja. Šeit ir arī intuitīvi cilvēki, emocionāli cilvēki, jūtīgi cilvēki, jums ir principā šeit jāatrod balans, kaut kāds veselīgs balans, ja, starp šo te pozitīvo emociju būšanu, ja, teiksim, radīšanu, uzturēšanu sevī, un to, kā jūs to projicējat arī uz tām sfērām, kurās varbūt nenotiek viss tik strauji un tā, kā jūs gribētu, vai kur ir kaut kāds nelīdz galam apmierinājums, ja. Es pieļauju, ka kādam šeit būs par naudu, jā, šeit ir par to, ka kāds varbūt par, jā, šeit burtiski par naudu, ka ir varbūt naudas problēmas, naudas izdevumi, vai nelieli ienākumi, vai es nezinu, jā, ka nav it kā izaugsmes, jā, ka gribas stabilitāti, teiksim, jā, gribas skaidrību, saprast, kas ir, kas nav, lai ir droši, lai ir skaidri, lai racionālais prāts valdītu pār emocijām šeit gribas, jā, šeit arī radošā puse grib uz āru arī nākt, šeit īstenībā vairākas jums puses grib varbūt realizēties un izpausties, jā, bet kaut kāds neapmierinājums var radīt mazliet tādu nepārāk pozitīvu to fonu, tā. Labi, ja jūs atpazināt tajā sevi, tad lielāka iespējamība, ka šīs būs priekš jums, bet jebkurā gadījumā izklājums ir vispārnāts, visiem tas neatbildīs. Es arī šeit netaisīšu ļoti specifiskus, jā, teiksim, uz priekšu tos skatījumus, tāpēc, ka tomēr šeit nav privāta konsultācija, jā. Es te ielieku tādu nolūku, ka te būs tā, ka cilvēki dzirdēs katrs to, kas viņam ir jādzird, ne vairāk, ne mazāk. Tātad, kādi notikumi, pavērsieni, pārmaiņas varbūt, jā, kas jums varētu kaut ko dot, palīdzēt vai saprast, jūs sagaida rudenī 3 galvenie notikumi. Jā, pirmais notikums. Jā, nu šeit ir līdzsvars, ļoti labs starts, es teikšu tā, ņemot vērā to, ka šobrīd jums prasās šo te līdzsvaru balansu, veselīgas enerģijas savienot, apvienot jūsu dzīvē, jā. Tad ļoti pozitīvi, man liekas, ka rudens jau parāda, ka tas notiek. Wow, super! Nu, pirmā lieta, jā, kas šeit var nākt, rudenī var nākt šeit balans, līdzsvaru stabilitāte, varbūt jūs vienkārši veselīgākas enerģijas sāksiet darbināt, enerģijas apmaiņas došanu, ņemšanu, ja. Šeit var nākt radošums, aizrautība, principā šeit nāk burtiski pārmaiņas, ja, un šīs pārmaiņas var būt saistīts kādam tiešām ar darbu, ar naudu, ar biznesu, vai ar talantiem, hobijiem, vai ar to, kad jūs varbūt kaut ko ļoti labi darat, un tas varbūt var tikt pamanīts, novērtēts, vai ka jūs vienkārši darbojaties, ja. Nu, vienīgais šeit ir varbūt jāpievērš uzmanībā, ja, teiksim, kā jūs tieši darbināt, tiešām šeit ir vēlams iet uz veselīgu balansu, ja, lai nav tā, ka kaut kur kaut kāds toksiskums vai kaut kādas neveselīgas saistības kādā brīdī vai kaut kāda tāda momenta, jā, kas atkal var ievest važās, nu tur bišķiņ jāpiedomā, jā. Tā kā viens tāds notikums, tas man liekas ļoti pozitīvi. Otrs notikums, Otrs notikums šeit izskatās, ka ir kaut kas saistīts ar apmānu, krāpšanu vai viltībām, tūlīt tās es noformēšu sīkāk, par ko tur stāsts. Šīs būs vairāk kā brīdinājums līdz ar to, ja, ko varbūt ņemt vērā, ja, varbūt te vienkārši, man tikai ieskanējās prātā, ka kaut kas var nākt arī vienkārši gaismā. Tūlīt mēs paskatīsimies, kas par ko ir runa. Šeit vispār tāda interesanta ļoti situācija, tomēr ņemot vērā, ka ir vispārnāts izklājums, skaties tiešām ļoti individuāli šeit, varbūt ne visiem šis te rezonēs, ja? Bet šeit būs vairāki varianti, vienkārši paņemiet to, kas jums rezonē, ja? Tāpēc, ka es cenšos tā, lai visiem noderētu kaut kāda daļa informācijas, ja? Nu, šeit viens stāsts varētu būt par to, ka pirmkārt šeit varbūt būt kaut kāds moments rudenī, ka var nākt gaismā kaut kas, ja?
respektīvi, ka var nākt gaismā kaut kādas negodīgas rīcības, cilvēki, varbūt kāds pret jums ir rīkojies negodīgi, varbūt kāds burtiski pat naudas jautājumos ir rīkojies negodīgi pret jums, ja? Un jūs varbūt varat uzzināt to, ja? Kāds ir varbūt jūsu resursus tur vai nu ņēmis, vai enerģētiski, vai kaut kā ietekmējis varbūt jūsu materiālo plānu, piemēram, ja. Nu, un principā šeit te var būt stāsts, tad viens tāds, ka tas var nākt gaismā, ja. Un principā jūs varat gūt uzvaru pār tiem cilvēkiem vai situācijām, ja šeit, teiksim, kas nu šeit ir radījuši jums kaut kādas grūtības, ja. Bet otrs stāsta daļa, ja, ir tāda, ka šeit varbūt vēl otrs variants arī, ja, šajā visā, ka šeit ir rudenī vispār jums jābūt diezgan piesardzīgiem tajā, ar ko jūs iesaistāties kaut kādos biznesa darījumos, naudas darījumos, saistībās, partnerattiecībās, draudzībās, vienalga, ja? Vienkārši vēlams sekot līdzi, kam jūs uzticaties, kam jūs ko stāstat, ko darat, ko rādat, ja? Lai nav tā, ka, nu, varbūt jūsu apkārtējā vidē, ja, varbūt ir kādi cilvēki, kas nav īsti godīgi, ja, un respektīvi viņi, ja zinās par jums pārāk daudz, teiksim, ja, viņi var šo informāciju izmantot, lai gūtu sev kaut kādu labumu, ja, un tad līdz ar to jūs varat šeit nu, nonākt kaut kādā nepārāk pozitīvā situācijā, ja. Un trešais variants šeit ir vēl arī attiecināms uz jums pašiem, kā skatītājiem arī, ja, piedomāt tie, kuri šeit varbūt nodarbojas ar kaut kādām, varbūt, nu, mazums visā dzīvē, jā, varbūt tā kāds apiet nodokļus, jā, vai vēl kaut ko pašiem arī censties uzvesties pēc iespējas godīgāk, kā saka, jā, tāpēc, ka šeit vienkārši, ja nav tas moments, jā, tad te var nākt arī gaismā informācija par jūsu kaut kādām paveiktajām lietām, ja teiksim, un tā tālāk. Nu, šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem tajā, kādus jūs lēmumus pieņemat, izvēles veicat, ar ko jūs iesaistaties, kam jūs sakat jā, kam jūs sakat nē, ja, un tā tālāk lēmumu pieņemšanas kaut kādos momentos, ja. Bet lielai daļai šeit varētu būt, ka vienkārši nāk gaismā kaut kāda informācija, ja, teiksim, un tā tālāk. Bet šeit ir svarīgi, nu, palaist pagātni tomēr un virzīties uz priekšu, ja. Jo, ja gadījumā šeit kādam no pagātnes, nu, vienkārši varbūt kaut kad iepriekš kaut kas notika, un jūs rudenī vienkārši uzzināsiet to kā apstiprinājumu, ja, bet tas varbūt jau ir pagātnē, ja, tas varbūt tajā brīdī vairs nebūs tagadnē, tad jums ir ļoti svarīgi virzīties priekš un to palaist un atlaist, lai tas jums nebremzē kaut kādu lietu gaitu, ja. Un trešais notikums, trešais notikums šeit ir saistīts ar vainu, nu, te būs arī dažādi, tūlīt noprecizēšu, ja, lai būtu tā skaidrāk. Bet, nu, kaut kāda iespēja jūsu virzienā var nākt, ja, tūlīt mēs noformēsim kāda iespēja. Nu, kādam šeit būs tiešām materiāla iespēja, darbs, nauda, finanses, ja. Nu, šeit arī būs tādi dažādi, ja, tomēr šeit ļoti izspēlējas tas dualisms šobrīd, ja, kārtīs, tāpēc vēlreiz atgādinu, ja, tie, kas nenoskatījās intro, ka nākotne vienmēr ir maināma, un es šeit, kā saka, skatos, ja jūs varat kaut ko mainīt, pamainīt, ņemt vai neņemt vērā jūsu brīvgribu izvēli, ja, bet, nu, šeit katrs atdzirdēs to, kas viņiem ir jāsadzird, ja. Vēl rudenī jums var būt tāda lieta, ka var nākt jūsu virzienā kāda iespēja vai variants, ja, iespēja, opcija kaut kāda, ja. Opcija var šeit nākt tāda diezgan laba, pozitīva, tāda, kas jūsos var ieviest pozitīvas emocijas, kādam tas būs par darbu un naudu, jā, tad diezgan izteikti parādās, jā, kādam tas būs par darbu un naudu, jā, varbūt kādam var nākt darba iespēja pelnīt, iespēja nopelnīt, jā, bet ar tādu domu, ka jums pašiem tas patiks, jā, šeit nav tikai tā kā praktiski strādāju, jā, un viss, bet šeit ir tā kā, ka tas jums var sagādāt arī prieku, emocijas, ka jūs visticamāk nodarbojaties ar to, kas jums patīk, jā, teiksim, darbības jomā kaut kādā. Ja? Jā, arī šeit var nenotikt strauji lietas uz priekšu, jā, bet šeit tomēr virzās uz priekšu, lēnām, mierīgi, nesteidzīgi, var nākt iespējas varianti, varbūt šeit pat var kāds sākt kaut ko no jauna, vai mācīties, vai apgūt, jā, varbūt te var būt arī pat kāds cilvēks jūsu dzīvē, kas jums var palīdzēt, jā, vai kādu iespēju variantu dot. Šeit diezgan izteikti parādās virzību uz priekšu, iespēja jums visticamāk nesīs virzību uz priekšu.
uz to, ka jūs kaut kur ejat, sāk virzīties lietas, procesi notiek, ja. Vienīgais, kas šeit jums ir patraucēti, esat jūs paši, ja jūs nebūsiet kaut kādās pozitīvās emocijās, respektīvi tiem, kuriem ir apātija, depresija, nomāktība vai grūtības pozitīvu domformu turēt, ja, vai kuri vairāk skatās negatīvo nekā pozitīvo, šeit ļoti vēlams būtu to mainīt, jā, tāpēc, ka no tā izriet tas, cik ļoti jums lietas virzīsies tālāk uz priekšu, jā, jāuzstāda mērķus, kurie neiet, kāpēc un kā viņus sasniegsiet, jā, bet šeit kaut kas diezgan interesants var nākt, jā. Tiešām, ja tas ir darbs, piemēram, tad te var būt tiešām kaut kāda darba iespēja, kas jums pašiem var likties interesanti, aizraujoši, saistoši, ja. Varat kaut ko no tā visa arī mācīties, gūt pieredzi, izaugsmi kaut kādu, ja, teiksim, ka pašiem patīk, ir interesanti un varbūt pat arī radoši, ja, un tā tālāk, ja. Ja mēs runājam šeit, te varētu būt otrs variants tiem, kuriem ir aktuāli jautājumi saistīti ar romantiskajām attiecībām, šeit varētu nākt arī jūsu virzienā romantiskas attiecības iespēja vai iespēja uz jūtām, uz mīlestības sajūtām, ja, kaut kādas tādas lietas. Jā, bet šeit arī parādās tas, ka šeit var būt ļoti nesteidzīgi tie procesi, ja. Varbūt šeit otrs cilvēks var būt nesteidzīgs, teiksim, ja, ka nenotiek viss ļoti strauji un ātri, un tāpēc nevajag uzreiz nokārt degunu, ja, tāpēc, ka viss virzās priekš vienkārši nesteidzīgi, ja. Un tā tālāk. Katrā ziņā kaut kas te tāds nāk, jā, kas jums emocijas var uzfrišināt uz plusu zīmīti, ja vien jūs paši sevi neliksiet mīnusā, jā. Šeit arī tas jūsu izvēle, kā jūs šeit būs, jā. Par iespējām es arī vienmēr atgādinu, iespējas nenozīmē, ka kaut kas pats par sevi notiek, iespēja nozīmē, ka viņi parādās, bet tikai jūsu pašu rokās ir, vai jūs iespēju pieņemsiet, nepieņemsiet, vai kā viņi realizēsiet, tas arī kā jūs apakšā parādās, jā, ka tā ir jūsu izvēle, ko jūs darīsiet, pieņemsiet, nepieņemsiet un kā rīkosieties, jā. Nu, lūk, un bonusā vēl izvelku beigās pašās šī izklājuma vienu kārti par rudeni jums, ja. Rudens un jums, kas šeit būtu varbūt jādzird vienkārši dotajā brīdī par rudeni gaidāmu. Jā, dalieties ar savām dāvanām. Nu, šeit būs cilvēkiem burtiski, jā, tur bija arī kārtīs, jā, ka parādījās, ka ir cilvēki, kuriem šeit ir talanti, prasmes, kuri kaut ko māka labi darīt, jā. Dalieties ar savām prasmēm, ar savām dāvanām, ar savām zināšanām. Šī kārta vispār aicina būt dāsniem, jā, dalīties ne tikai varbūt ar prasmēm, bet burtiski varbūt dalīties, jā, ar to, kas jums ir, jā. Esiet dāsni, dodiet tiem, kam vajag, kam nepieciešams, jā. Ņemiet arī paši, ja jums piedāvā kāds kaut ko, jā. Iemācieties ņemt un dot, un nejusties par to, kā saka, negatīvi varbūt, jā. Bet dalīties, jā, ar to, kas jums ir, jā, pieņemt arī, ja kāds ir jums dalās, jā, nu, veselīgi atkal šeit stāsts par veselīgas enerģijas apmaiņām, došanu, ņemšanu līdzsvarā, kavas apakšā detoks, tak što par detoksu runājot, burtiski varbūt šeit kādam rudenī forši ievērot kaut kādu detoksu, attīrīties, patīrīties fiziski, garīgi vai enerģētiski, jā, lai, nu, arī labāk justos droši vien, jā, jo, kā es vienmēr saku par detoksu, jā, tas, man liekas, ietekmē ļoti arī tomēr bieži vien, kā cilvēks arī jūtās emocionāli, ne tikai fiziski vai enerģētiski, ja. Tā kā arī vienmēr vērts to droši vien ņemt vērā. Nu, lūk tā, grupa numur 1, paldies, ka noskatījāties, un, ja patika, piespied patīk, un lai jums jauka diena. Sveiki, grupa numur 2, šis būs izklājums priekš jums. Ja jums liekas, ka šis nav stāsts par jums, tad visticamāk tā, tāpēc vienmēr izvērtējiet šo informāciju. Tā, šeit būs tā, ka šī būs jūsu signifikācijas kārtas dotajā brīdī, kā jūs jūtaties, kas aktuāls vai būtisks, ja. Tad tālāk skatīšos šobrīd vispār jūsu signifikāciju, lai jūs varētu labāk saprast, vai šī ir grupa priekš jums vai nav, ja, un tad arī izvērtēt, jo, nu, kā es vienmēr saku, vispār nāc izklājums, visiem var neatbilst, ja, un tad es skatīšos 3 nākamos notikumus rudens, ja, un tur arī es mielkus to domu tādu, ja, ka katrs dzirdēs to, kas viņam ir jādzird, ne vairāk, ne mazāk. Ja, vēl gribu paziņot šajā brīdī, kad šajā video ielieku arī akciju uz Lanaram un Kāšu kursiem līdz 31. augustam ar 20 eiro atlaidi. Kāda interesēša informācija nebūs manā lapā, viņa ir pieejama tikai video, respektīvi, kam tas ir jādzird, tas to dzirdēs, redzēs un uzzinās. Ja? Tā kā var pieteikties, tāpat tās arī aktuāli šobrīd līdz mēneša beigām, ja kādu interesē septembra mēneša prognoze, ja, lai var paspēt viņu izlikt pirms septembris ir sācies. Kas grib varbūt konkrētāk zināt, kas sagaida septembrī, ja? Bet, nu, šobrīd dotajā brīdī tātad par jums, ja? Kas jums šobrīd notiek dzīvē, kas aktuāls, kādās varbūt enerģijās atrodaties vispār, ja? Tā, nu, šeit būs kaut kādi savstarpējo attiecību jautājumi aktuāli visticamāk dotajā brīdī.
Jā. Nu, jā. Šeit būs aktuāli savstarpēji attiecību jautājumi dotajā brīdī, ja? Respektīvi, šeit varbūt cilvēki, kuri šobrīd varbūt mēģina kaut kādu taisnību iegūt, par kaut ko cīnās, aizstāv, pastāv sevi, ja, iestājās par sevi, ja, bet šeit visticamāk tas viss ir tādā kā konflikta izteiksmē, respektīvi šeit nav uzvarētāju īsti varbūt dotajā brīdī, ja. Šeit varētu būt kaut kāda saskarsme ar cilvēku, kādam tas var būt burtiski vīrietis šeit varbūt, jā, ar kuru jūs šeit konfliktējat, jā, vai mēģināt rast kompromisu vai kaut kādu savstarpējo komunikāciju, jā. Kādam tas nebūs varbūt obligāti vīrietis, jā, bet šeit var būt emocionāls dabas cilvēks, jā, māksliniecisks un vienkārši varbūt arī tāds intuitīvs, jā, tāds emocionāli nobriedzis cilvēks, te var būt kurš runā par jūtām, emocijām, sajūtām. Šeit, vārds sakot, ir vēlme gūt kaut kādu skaidrību, droši vien kaut kādā situācijā, bet šeit tas, kā tas tiek panākts, visticamāk rada vairāk tieši konfliktus, varbūt nekā kompromisu, ja. Šeit dotajā brīdī varētu būt, ka ir arī jau varbūt noticis kāds konflikts, ja, kādu varbūt šeit ir aizvainojis, aizskāris, un līdz ar to kāds ir pagriezis muguru un aizgājis, un uzvarētāju īsti nav, vienkārši paliek tikai iekšējais kaut kāds rūgtums. Jā, šeit varbūt kāds burtiski cīnās par kaut kādu taisnību arī dotajā brīdī, varbūt šeit likumīgi jautājums, kādus risināt ar tiesu banku, jā, vai instancēm, un vai arī, ja nē, tad te arī karmiski procesi varētu būt īstenībā arī, te varētu būt karmiski procesi, jā, ka šobrīd notiek kaut kādas cīņas, bet viņas ir visticamāk nopelnītas likumsakarīgi izrietot no tā, kas iepriekš kā ir darīts, jā. Tāpēc varbūt šeit dotajā brīdī cilvēki var justies tā kā cīņā pret visu un visiem vai pret kaut ko, aizstāvot savas pozīcijas, ja? Vai nu šeit kāds cīnās par attiecībām, par draudzību, vai varbūt te kādam ir konflikta attiecībās, draudzībās, ja? Te nebūs tikai par romantiskajām attiecībām, te ir vispār jebkādas savstarpējās attiecības. Te var būt gan romantiskas attiecības, gan koleģiālas, gan, ja ir tāds vārds, gan draudzīgas un tā tālāk, ja? Ka šeit it kā pēc būtības ir kaut kāda savstarpēja interese un vēlme, bet, nu, kaut kāda konflikta pa vidu notiek, jā, un tā tālāk. Jā, bet, nu, aktuāls ir šis savienošanās jautājums, jā, par to, ka, nu, kad šeit ir kaut kāda savstarpējā interese, jā, varbūt šeit ir atšķirīgi cilvēki savienojušies kopā, jā, varbūt neobligāti atšķirīgi te būs, bet kādā gadījumā varbūt būs, un tāpēc arī varbūt tur ir kaut kāda cīņas momenti, jā. Kāds varbūt šeit vienkārši cīnās, jā, par to, kas svarīgs, kas būtisks, jā, un tā tālāk par to, kas jums, nu, kāds jūsu cilvēks dzīvē vienkārši varbūt, jā, un tā tālāk. Nu, katrā ziņā šeit pārmaiņas notiek dotajā brīdī, šajā situācijā visticamāk jau notiek pārmaiņas uz kaut ko, jo lietas mainās un ved, jā. Nu, tā, mēram šāda jūsu signifikācija, jā, ja jūs atpazinātu uz sevi, tad visticamāk lielāka iespējamība, ka šis izklājums būs priekš jums, jā. Bet, ja kurā gadījumā skatāties, izvērtējat, jā. Tālāk skatos galvenie 3 notikumi rudenī gaidāmajā, kas jums ir jāzina, kas ir palīdzēt vai kaut ko jums dot, jā. Pirmais notikums, otrais un trešais. Pirmais notikums. Nu, šeit pirmkārt nāk skaidrība, jā. Bet, nu, te nāk arī iespēja kaut kāda jūsu virzienā, tulīdz noprecizēšu kāda iespēja, kas šeit nāk. Tā, nu, principā šeit ir tā, ka, nu, te arī būs dalīta informācija, protams, tas ir jāsaprot, šis ir vispārnāts izklājums, tas nav privāta konsultācija, tāpēc paņemiet katrs to, kas jums rezonē vairāk, ja. Te kādam cilvēkam no jums var šeit rudenī pirmkārt nākt iespēja, ja, varbūt te kādam var nākt, ja ir aktuāla attiecība jautājumi, te var nākt attiecība iespēja. Ja, te var nākt arī kādi cilvēki jūsu dzīvē līdz ar to, ja mēs runājam par attiecībām, vai tās ir romantiskas attiecības, draudzīgas, koleģiāls, te var nākt cilvēki jūsu dzīvē, kas var jums varbūt kāds nest kādu iespēju, ja, variantu vai kaut ko, bet vienmēr ir jāatcerās šis moments, kā saku, iespējas nenozīmē, ka kaut kas pats par sevi notiek. Iespēja nozīmē, ka viņi parādās, bet tikai jūsu pašu rokās, jā, ir atkarīgs tas, vai jūs šo iespēju pieņemsiet, nepieņemsiet, vai kā jūs viņu realizēsiet, ja. Katrā ziņā šeit var nākt arī skaidrība rudenī, ja. Šeit kādam var vienkārši arī nākt skaidrība rudenī. Par to, kas ir kas, ja, par cilvēkiem jūsu dzīvē, ja, varbūt kurš ir kāds, kurš ir tāds, ja, un tā tālāk, ja. Bet šeit ir ļoti svarīgi, ja, rudenī, lai jūs tiktu galā ar savām emocijām, lai kas jums tur nāktu jūsu virzienā, ja,
lai jums nav kaut kāda apātija, depresija, kaut kāda nomāktība, jā, bet mēģināt pēc iespējas iet uz pozitīvākām emocijām, vadīties pēc sirds, pēc sajūtām, pēc intuīcijas iekšējās, jā, varbūt tieši, jā, kaut kādas opcijas savā dzīvē izvērtējot, jā, bet lai jūs spētu pēc iespējas labāk vadīties pēc jūsu intuīcijas un iekšējās sajūtas un sirds, jums pašiem ir jābūt arī emocionāli tomēr sakārtotiem, jā, lai tā intuīcija ir, kā saka, produktīva, jā, nevis, ka tās ir vienkārši kaut kādas jūsu iekšējās, varbūt negatīvās domas, jā, bet tieši pretēji, kad nāk tā informācija tāda, kāda viņa ir jānāk. Tev ir arī kaut kas noslēgties, jā, līdz ar to varbūt šeit nāk, kā saka, viena iespēja jauna jūsu dzīvē, kaut kas viens noslēdz, kaut kas cits sāks no jauna, šeit arī tāds modulis var būt, jā, jo, tā mēdz būt. Otra lieta, otrs notikums rudenī, šeit būs stāsts par izvēli, jā, te ir jāpieņem lēmums, jāizdara izvēle rudenī, bet, šī kārtas parasti visbiežāk runā par to, ka jūs pieņemsiet lēmumu, jā. Šeit nav gluži tas, ka varbūt nevarēs izdarīt izvēli vai ka, tur ļoti ilgi par to domā, jā. Šeit ir stāsts par to, ka jūs ticamāk izdarīsiet izvēli, jā, pieņemsiet kaut kādu lēmumu, kas visticamāk jums palīdzēs arī virzīties uz priekšu. Jā, šeit diezgan konkrēti, jūs šeit izdarīsiet izvēli un pieņemsiet lēmumu. Šeit vispār ļoti, jā. Šeit, var sakot, tiem, kuri varbūt šobrīd vai rudenī, jā, ja jūs nonākat kaut kādu izvēļu priekšā, man šeit, godīgi sakot, mazliet rodas iespējas, es negribu baigi par to tā specifiski runāt, jā, tāpēc, ka tomēr šis ir vispārnāts izklājums, kā es arī teicu intro, es baigi specifiski neskatīšos jautājumus, tāpēc, ka, tad skatās vairāk cilvēki, jā. Bet daļa no jums, jā, tie, kuriem zinās, tiem, kuriem rezonēs, tie zinās, par ko es runāju, tiem, kuriem nē, tas nav par jums vienkārši, jā. Bet šeit diezgan izteikti kaut kur fonā man jūtas tāds iespējas, ka te varētu būt saistīti jautājumi ar attiecībām. Un tieši konkrēti par to, kad ir jāpieņem lēmums un jāizdara izvēle, kad ir jāizvēlas varbūt ar ko būt kopā, varbūt ir vairāk kā viena iespēja un jāpieņem lēmums, ar kuru cilvēku būs kopā, ar kuru nebūs, jā, un tā tālāk, jā. Tiem, kuriem tas rezonē, ja? Šeit tad visticamāk jūs arī pieņemsiet lēmumu rudenī. Jūs pieņemsiet lēmumu, varbūt šeit jūsu opcijas ir līdzvērtīgas vai abas labas, ja? Vai ka nav tā kā viens sliktāks variants vai labāks, ja šeit ir stāsts tikai par to, ko jūs izvēlaties rezultātā. Ja? Bet jūs šeit visticamāk pieņemsiet lēmumu, pieņemsiet kaut kādu opciju jūsu dzīvē, ja? Tas nozīmē, ka no kaut kā viena jūs atteiksieties par labu kaut kam citam, ja? Ka jūs visticamāk šeit arī lēmumus pieļauju, ka daudzi varat izdarīt, vadoties pēc iekšējām sajūtām līdz ar to. Respektīvi, kur ir tava sirds, tur arī ej, ja? Kur nav, no tā tu atsakies virzies uz turieni, ja? Lai gūtu kaut kādas emocijas, kur tas ir, ja? Tas būs daļai no jums, ja? Tiem, kuriem šis temats ir aktuāls. Tiem, kuriem nav šis temats aktuāls, šeit varbūt vienkārši stāsts rudenī par to, ka jums pieņemsiet kaut kādu lēmumu, ja? Un tās opcijas, kas šeit var būt jūsu virzienā, vienalga, vai tās ir darbs, nauda, attiecības, draudzības, piedāvājumi, jebkādas iespējas jūsu dzīvē, ja? Ka šeit ir tā, ka īstenībā jūsu izvēļu klāsts, ja, kad iet ir, piemēram, stāsts par divām opcijām, piemēram, jūsu dzīvē, ka tur tiešām varētu būt, ka abi varianti ir tīri ok, bet šeit ir vienkārši stāsts par to, kad, ko tu gribi, ja, kur tu redzi sevi, ja, kur tu iesi, kur tu redzi izaugsmu, kur tu redzi vispār kaut kādu iespēju, viss tas, ja. Šeit vairāk stāsts par to, ka vienkārši izdarīt izvēli, lai tu vari virzīties uz priekšu, ja, lai ienāk skaidrība, lai ienāk saprašana, lai rodas pamats, kur notikt lietām, procesiem, lai pieņem kaut kādas iespējas savā dzīvē, virzies uz priekšu, ja, kaut ko izzini, izmācies, atvainojos, saproti, tātad procesos, jā, te varbūt var atklāties pat kaut kādu noslēpumu, kādam mazums, jā, kas varbūt pat var palīdzēt saprast vēl vairāk, uz kuru pusi virzīties, jā, bet katrā ziņā jūs šeit rezultātā no kaut kā atsakaties, ejat prom par labu kaut kam citam, vadoties ticamāk pēc savām sirdīm, jūtām un emocijām šeit, jā. Bet ar tām emocijām arī jāskatās vienmēr, jā, vai viņas netiek kaut kur pa daudz būt, jā, vai kā, bet tā, lai veselīgi, jā. Tā, trešais notikums jūsu rudenī. Šeit tā tūlīt noprecizēšu, ja, par ko šeit ir stāsts. Tā, šeit grupā numur 2 diezgan izteikti visu laiku ir stāsts par cilvēkiem jūsu dzīvēm. Kādam šeit tiešām tie būs romantiski partneri, kādam tie būs draugi vai vienkārši jūsu
līdzās esoši atvainojas cilvēki, kas, kuram šeit ir aktuāls, to paņemiet paši, ja. Un šeit katrā ziņā ir tā, ka te rudenī vēl kas var būt, ja. Šeit var būt darīšanas kādam ar ļoti nopietnu cilvēku, jā, jūsu dzīvē. Šeit ir vīrietis, tāds ļoti nopietnas vīrietis, jā, varbūt kādam tas ir vīrs, kādam tas ir tēvs, kādam tas ir priekšnieks, vienkārši tāds cilvēks statusā ar savu raksturu, ar savu teikšanu, jā, teiksim, savas dzīves valdnieks, tāds nopietnas, jā. Un šeit, šeit man rodas tāds iespējas, ka šeit varbūt šajā trešajā punktā varētu būt kādam no jums varbūt tāds kā pat brīdinājums šeit, jā. Skatieties pirmkārt, vai jūs paši esat savas dzīves valdnieki, vai jūs uzņematies atbildību, vai jūs turat visu, kā saka, savos grožos, jā, un tā tālāk, lai šeit nerastos kaut kādas problēmas, jā, kur kaut kas netika nokontrolēts, jā, un tā tālāk, vai kaut kāda zaudējuma materiāli, piemēram, jā, un tā tālāk. Bet tiem, kuriem ir darīšanas ar kaut kādu nopietnu cilvēku jūsu dzīvē, jā, šeit ir jāsaprot tā, ka, te var būt kaut kādi zaudējumi, ja? Materiāli zaudējumi kādam varbūt, ja? Vai kaut kas neizdodas nesanāk, ja? Vai varbūt jums pašiem varbūt kādā brīdī var rasties kāda problēma, ja? Un jūs varbūt varat vienkārši vai nu vērsties pie kāda cilvēka, vai iesaistīties ar kādu cilvēku konfliktā. Es nezinu, kāpēc šeit ir tāda mazliet konfliktēna enerģija. Es šeit īsti nesaprotu, jo tomēr šis ir vispārnāts izklājums. Es pieļauju, ka šeit katram varbūt kaut kas bišķi savādāk. Šeit kādam var būt tā, ka varbūt jūs jūtoties mazliet kaut kādā brīdī negatīvi, varat varbūt pie kāda cilvēka iet konfliktot, ja? Bet šeit nebūs uzvarētāju, saku uzreiz. Ja? Vai arī otrs variants, varbūt šeit kāds cilvēks pret jums var nākt pie jums, ja, teiksim, un konfliktēt sākt, ja, bet tur nav uzvarētāja, ja, jebkurā gadījumā vienalga, vai jūs paši ejat pie kāda, vai kāds pie jums, vai jūs varbūt vienkārši nonākt kaut kādā konfliktā, kur ir iesaistīts kaut kāds tāds, šeit varētu būt diezgan cilvēks statusā, vai ar teikšanu, vai ar kaut kādu varu, ja, šeit nav uzvarētāju, ja. Tāpēc ir ļoti jāpadomā šeit, vai šeit vajag iesaistīties konfliktos, vai tur būs jēga, vai arī kā tiek vispār risināt jautājumu. Šeit tikpat labi var būt arī tā, ka varbūt šeit nav obligāti, ka viss sākas ar konfliktu, ja? Šeit man rodas iespējas, ka te vēl varētu būt tāda lieta, ka varbūt jūs gribēsiet risināt kādu jautājumu, ja? Bet sasteidzot lietas, nepadomājot, nepiedomājot, ja? Var tikt pateikts kaut kas liekas, kāds kādu var aizskart, aizvainot, līdz ar to var rasties no tā kaut kāds konflikts. Ja? Tāpēc jums ir ļoti nopietni jāpadomā, ja jūsu dzīvē ir kaut kāda ļoti nopietna cilvēka figūra, vai jūs paši šeit mēģināt turēt savu dzīvi kontrolā, būt savas dzīves valdnieki, ja? Jums ir jādomā, jebkurā gadījumā šeit ir cilvēks iesaistīts kāds, tas nav tikai par jums visticamāk stāsts, ja? Ka šeit, ja jums ir jāpiedomā rudenī par to, kā jūs komunicējat ar cilvēkiem jūsu dzīvē, ja, tīpaši par tādu lietu, ka ir jādomā, ko jūs sakiet. Pirms jūs to pasakiet, ja, lai nav tā, ka kaut ko lieku pasaka vai aizstāv kaut kādus savus principus nevajadzīgs tajā brīdī, ja, vai kaut kā aizvaino kādu, ja. Tāpēc, ka no tā viss izrietēs tas moments, ka kāds vienkārši pagriezīs muguru un aizies, un tad neviens nejūtas, tad ne jūs jutīsieties kā uzvarētājs, ne otrs, ja, neviens nav uzvarētājs, un no tā sākas kaut kāda cīņa. Varbūt šeit var gadīties, ka jūs vieni paši paliekat cīņā ar kaut ko, lai gan jums varētu būt varbūt kaut kāds kompaņons, ja, kurš palīdz, bet vienkārši kāds nesavaldīja savas domas, savu kaut ko pateica vai izdarīja, ja, un tad jūs paliekat viens pats pret visu cīņā, ja. Tā kā, ja jums ir kāds tiešām varbūt nopietns cilvēks dzīvē, jā, vai kāds palīgs, vai kāds, ar ko it kā varētu varbūt kaut ko risināt, jā, tad šeit ir ļoti nopietni jādomā, kā jūs komunicējat, jā, tāpēc, ka varbūt te var būt kāds jūtīgs cilvēks, kurš var ļoti ņemt pie sirds visu, ko jūs sakat, darat, vai pasakat, pat, ja jums tas liekas varbūt sīkums, jā, bet ar to varbūt gana, lai pagrieztu muguru un novērstos kāds, jā, un jūs varat palikt šeit cīnoties viens pats izmainās situācijā, jā. Un tas arī nenotikt, jā, kā jau es teicu, ja jūs skatījāties intro, nākotne vienmēr ir mainām, ja neskatījāties, noskatoties intro par nākotni, ja, jo šis ir izklāms par nākotni, vairāk vai mazāk, to visu var izmainīt, jā, tāpēc es to saku, jā, šis ir varbūt vairāk kā brīdinājums šeit, jā, skatieties, jā, kā jūs risināt savas problēmas, jā, kad jums ir grūti smagi vai kaut kas ne tā, vai tāpēc, ka šeit no tā būs atkarīgs rezultāts, jā, vai nu šeit jūs risināt kaut kā mierīgākā ceļā,
pozitīvi komunicējot, un tad varbūt rezultāts var būt savādāks, jā, vai arī šeit ir kaut kāda netik laba komunikācija, kas atkal var radīt vairāk tā kā problēmas, tā kā bišķiņi piedomāt par kaut kādu sevis, varbūt savaldīšanu kādā brīdī, vai arī, ja gadījumā pret jums izliek kaut kādas emocijas, tad arī varbūt, nu, kā jūs to uztverat, piedomāt, nu, lai no tā vienkārši, ka kāds kaut ko pateica, kāds aizskrēja pagriez muguru un nav īsti rezultāti, ja? Jo tas nenes rezultātu. Tā, vēl pēdējais bonusā rudenī jums kaut kāds, kas jums ir jāzina, ko varbūt ņemt vērā, par ko piedomāt rudenī grupā numur 2. Mīliet sevi, ja? Grupa numur 2 šeit arī stāsts būs arī par sevi, ja? Protams, vienmēr tā ir mīlēt sevi, mīlēt savu ķermeni. Jā, nu šeit ir būtiski rakstīt mīlēt savu ķermeni, jā, bet es šeit to uzsvaršu, ka vispār mīlēt sevi, jā. Mīlēt sevi, pieņemiet tādi, kādi jūs esiet. Ja jūs skatāties spogulī, tad vismaz skatāties un domājat pozitīvas domas, nevis negatīvas, jā, vai kaut kā tā. Mīlēt sevi, pieņemiet sevi, cieniet sevi, tad arī citi jūs mīlēs, cienīs, pieņems, jā, un pieņemiet visus tādi, kādi viņi ir. Un šeit vēl ir klausieties mūziku, jā. Tā kā varbūt kādam arī mūzika šeit interesanti, ka tie rakstiski lietas man mazliet asociējas ar notīm, jā, un te apakšā ir tā kā mūzika, jā, tā kā varbūt šeit kādam tiešām mūzika var palīdzēt noskaņoties, nomierināties, vai vienkārši radīt kaut kādu iedvesmu jūs dzīvē, jā, skatāties paši. Tālūk, grupa numur 2, paldies, ka noskatījāties, ja jums patika, piespiediet patīk, paldies tiem, kas to arī dara, un novēlēšu jums arī vienkārši, lai jums jauka diena. Tā. Sveiki, grupa numur 3. Šis būs izklājums par jums. Kā vienmēr izvērtēt, vai ir informācija par jums vai nav. Šeit būs jūsu signifikācijas kārtas, kas parāda dotajā brīdī, kādās enerģijās atrodaties, kas notiek, kas ir, lai jūs vienkārši labāk saprastu, vai šis ir stāsts par jums vai nav stāsts par jums. Es atskatīšos tūlīt arī sīkāk, kas jums dotajā brīdī notiek, lai jūs varētu izvērtēt, ja? Un tad jau vispār jau nākamos 3 notikumus rudenī, ja? Ja nenoskatījāties intro, noskatieties intro, kur jūs runāju par nākotnes mainīšanu un pārprogrammēšanu, lai jūs saprastu, ka viss ir tikai jūsu rokās, nevis tas, kas šeit pasaka, un tas tā obligāti būs, ja? Īpaši tāpēc, ka tas ir vispārnāts izklājums, ja? Nu, lūk, vienmēr ņem to vērā, jūs paši priekšgriba un izvēle vienmēr ir, kā jūs savu dzīvi kārtot, ja? Nu, lūk, vēl gribu pateikt, ka šajā video es arī pasludinu akciju Lenormand kursiem līdz 31. augustam, tātad 20 eiro atlaida tiem, kurus interesē. Informācija lapā nebūs redzama, tas ir tikai tiem, kas skatās video ar domu, ka informācija nonāk pie tiem, kuriem tas ir jāzina, vai kuriem tas ir noderēt vai kaut ko dot. Tā kā, ja vēlas var pieteikties, tāpat tās arī aktuāli līdz mēneša beigām. Tie, kuri vēlas pieteikties uz septembra mēneša prognozi, vēl var paspēt to izdarīt, jā, lai varētu paspēt šo prognozi sagatavot. Tie, kas vēlas varbūt specifiskāk zināt konkrēti, kas tieši jūs sagaida septembrī, jā, teiksim un tā. Nu, lūk, bet, tagad turpin tālāk par jums, jā, var sakot, kādās enerģijās dotajā brīdī jūs atrodaties, kas notiek, kas jums varbūt vispār aktuāli šobrīd, jā, lai jūs varētu saprast, vai šis ir stāsts par jums vai nav. Tā. Tīri neko. Īstenībā šeit tāds tīri neko enerģijas, godīgi pateikšu, jā. Salīdzinājumā ar pirmajām 2 grupām šeit man pat īsti nav tā kā varbūt kaut kāda problēma, ko izcelt. Kaut kas mazliet ir, bet tā. Šeit ir tā, ka grupa numur 3, principā šeit varētu būt cilvēki, kas dotajā brīdī ir komfortā, jā. Jūs jūtaties labi, ērti, komfortā, jā. Varbūt jums ir labi materiāli, labi fiziski. Kā kuram šeit paņemiet, kas kuram rezonē, jā, vispār nāc izklājums, bet šeit varētu būt cilvēki, kuri atrodas komfortā. Ērti, labi, droši, mierīgi, stabili, jā, materiāli, kādam varbūt laba raža, jā, starp citu tiešām, jā, šeit kādam varbūt laba raža. Tie, kas audzē kaut ko rudens kā nekā, jā, līdz ar to pārpilnības sajūta, jā, teiksim, un tā tālāk. Šeit ir cilvēki, kuri šobrīd arī īstenībā varētu būt nofokusējušies tieši uz to, ka jūs esat savas dzīves radītāji, veidotāji, ja teiksim, un ka tikai viss izriet no jums pašiem, ja? Ka jums ir viss nepieciešamais dzīvē, lai jūs panāktu to, ko jūs vēlaties. Jums ir zināšanas prasmes, jā, kaut kādas instrumenti, jā, kad jūs paši saprotat, ka viss izriet tikai no jūsu domām, no jūsu domu formas, kā domāsi, kā būs, jā, teiksim, un tam līdzīgi momenti. Vārds sakot, šeit jūs atrodaties tādā kā eksistenciālā brīdī, pat gribētos man teikt, jā, kur jūs protat vienkārši būt šeit un tagad,
vērot apkārtni, vērot sevi, pieņemt to, kas ir vai nē, vai kas nav, domāt varbūt kaut kādus savus sapņus, izsapņot. Šobrīd šeit varētu būt cilvēki, kuri sēj sēkliņu kaut kam, par ko pēc tam izaudzēt, respektīvi iesēja kaut kādas idejas šobrīd, vai burtiski kaut ko iesēja, varbūt mazums tiešām nozīmē dārzā mazums, vai kā. Bet te varētu būt arī pārnestā nozīmē cilvēki, kur šobrīd strādā pie tā, ka viņi domā, ko viņi grib. Viss sākas ar domu, ar ideju, un tālāk jau ar rīcību, darbību un realizāciju. Pēc domas viss ir jūsu rokās. Šeit cilvēki varētu būt arī pieredzējuši diezgan, vai tādi, kuri varbūt ir guvuši kaut kādu pieredzi mācību, šobrīd tas var izspēlēties jūsu dzīvē kaut kā, varbūt kaut kāda etapa ir apieti, noslēgušies, izdarīts kaut kas, rezultāts ir atnācis, un tagad ir jādomā par virzību tālāk uz priekšu, Šeit varbūt arī kaut kāda iespēja jūsu dzīvē šobrīd ir atnākusi vai var nākt, kaut kāda iespēja vienkārši, vienalga, tas var būt jebkas, vai tā ir darba iespēja, naudas, attiecību, draudzību, vēl kaut kādi, varbūt materiāli, es nezinu, vienalga, te ir iespēja kaut ko izdarīt, veikt vai paveikt, Bet kā es vienmēr saku par iespējām, iespējas nenozīmē, ka kaut kas pats par sevi notiek, iespēja nozīmē, ka iespēja var nākt jūsu virzienā, bet tikai no jums ir atkarīgs, vai jūs šo iespēju pieņemsiet, nepieņemsiet, vai kā jūs viņu realizēsiet, bet jums ir visas iespējas šeit realizēt ar savas iespējas, tāds teikums sanāk. Šeit, var sakot, tādā ziņā diezgan pozitīvi, man liekas, ka jūs varat šeit tiešām daudz ko realizēt, un tā. Vienīgais moments, kas šeit varbūt parādās, ir mazliet tas, ka ir jāpadomā par emocionālo pašsajūtu, ir tīpaši tiem, kuriem ir kaut kāda depresija, apātija, nomāktība, vai ka jums varbūt ir vairāk skatāties uz negatīvo nekā uz pozitīvo, vai fokusēties varbūt uz kaut kādām tādām nepārāk pozitīvām domām kādā brīdī, Tam ir vērts šeit pievērst uzmanību, lai tas jums netraucē, izvērtējot jūsu iespējas vai pieņemot kaut kādas iespējas vai realizējot iespējas. Šeit ir ļoti svarīgi, lai ja jūs šeit kaut ko gribat izdarīt, tad lai tās jūsu domas ir pēc iespējas pozitīvākas, ka tas nav tikai stāsts par praktisko pusi, nodomāju, izdarīju, paveicu, bet to vajag arī sajust, izjust caur sevi. Un tam sajūtām jābūt pozitīvām maksimāli, lai rezultāts arī būtu pozitīvs. Tā kā šeit ir vērts padomāt, jo emocionālais stāvoklis darbina principā jūsu enerģiju, un enerģija tālāk ir tā, kas vada procesus uz lietu kaut kādām realizācijām, un tā enerģija, ja viņa ir negatīva vai ir mīnusu, vai iekšā jau it kā visu izdarīt, bet kaut ko negatīvi liekas, priekš kām, vai kaut kas tāds, un tad arī rezultāts var ilgāk nākt, sliktāk nākt, vai kaut kā grūtāk justies, Tāpēc šeit ir vērts piedomāt par šo momentu, sakārtot sevi iekšā emocionāli, lai tā jūsu jauda būtu pozitīvāka virzībā uz to, ko jūs gribat, attīstības ceļā, iešanā uz priekšu. Katrā ziņā šeit cilvēki virzās, manuprāt, uz priekšu vienkārši varbūt nesteidzīgi, lēnām, mierīgi, Nav tā, ka visu nedod strauji uzreiz un tagad, bet ir, kur augt, ir izaugsme. Šeit var būt cilvēki, kas ir varbūt piecēlušies nesen, Nezinu, vai nesen obligāti, bet kur ir piecēlušies varbūt pēc kaut kādiem kritieniem, pēc kaut kādām varbūt dzīves situācijām vai izgājuši no kaut kādām karmas situācijām, dzimta ģimene, šeit varētu būt jautājumi, karmiski jautājumi, varbūt, atzimšana, cilvēkus atgriež pie sevis, savām saknēm, cilvēki, kas varbūt arī pie saviem dzīves aicinājumiem dodas šobrīd arī, varētu te būt, tā, apmēram, tā kā skatāties, atbildo jums, tad lielāka iespējamība, ka šis būs izklājums priekš jums, Tālāk skatos 3 galvenie notikumi gaidāmajā rudenī, var sakot tādi, kas jums var palīdzēt kaut ko dot vai saprast, kas jums ir jāzina. Pirmais notikums, grupa numur 3. Tā kārtas gribēja līdzi skriet, paņemsim. Otrais atvainos notikums un 3. notikums. Tātad šī bija galvenā kārtas un šī gribēja man skriet līdzi, Tātad pirmais notikums rudenī. Šeit, principā, parādās kaut kāda komunikācija ar cilvēkiem, un tā vienkārši būtu jāsaka, bet, to līdz noprecizēšu. Fantastiski vienkārši. Fantastiski. Tā, grupa numur 3. Pirmais notikums rudenī ir tas, ka šeit var nākt kaut kāda, šeit tāda ļoti strauji varētu pat teikt, kaut kādā brīdī var izmainīties kaut kāda situācija pret kaut kādu cilvēku jūsu dzīvē, respektīvi,
Ja jūsu dzīvē kaut kāds cilvēks, šeit varētu būt pat vīrietis kādam, ja? Nu, skatieties paši vispārnās izklājums, es šeit nerunāšu specifiski par kaut ko, jo tas ir daudz, vairāk cilvēku skatās, ja? Kas grib var privāti pierakstīties konsultāciju un paskatīties savas situācijas, ja? Jo šeit tomēr es nevaru specifiski par kaut ko vienu runāt, ja? Bet šeit ir tā, ka vienai daļai no cilvēkiem, kas šeit skatās vai kādam, te varētu būt tā, ka izmainīsies situācija saistīta ar kādu cilvēku jūsu dzīvē, principā tā, ka pilnīgi no tumsas uz gaismu, jā, respektīvi, teiksim, ja kāds cilvēks jūsu dzīvē, ar kuru jums ir kaut kādas neskaidrības, bailes, nemieras, greizsirdības, stresi, uztraukumi, nepamatotas bailes varbūt, ja, respektīvi kaut kāda situācija, kur emocijas valda pār jums un jūs vispār nesaprotat, kas ir vai kas nav, vai, ka grūti pār emocijām novaldīt viņus, jā, kaut kā šī situācija izmainīsies. Pilnībā izmainīsies, respektīvi, kā jūs iepriekš minēju, no gaismas, ja varētu tā teikt, no tumsas uz gaismu, vai varbūt no neskaidrības uz skaidrību, kad principā ļoti strauji var tapt skaidrs viss, kas nebija skaidrs līdz šim saistībā ar kaut kādu konkrētu cilvēku jūsu dzīvē. Vīrietis te kādam var būt, jā, tā kā izvērtēt. Un šeit varbūt pārdzīvojumi kaut kādi varbūt ar to visu, jā, tāpēc, ka varbūt ir pārdzīvojumi kaut kādi bijuši, kaut kādas bailes, kaut kāda uztraukuma par šo cilvēku vai saistībā ar šo cilvēku, jā, kā nu kuram te būs. Bet ļoti strauji šeit ir izmainīsies tā situācija, ka neskaidrais taps skaidrs, jā, kad jūs nekontrolētas emocijas kļūst par kontrolētām emocijām, kad, piemēram, bailes pārvērš priekā, neskaidrības pārvērš skaidrībā, kaut kādas, nezinu, sajūtas, ka nav vispār saprašanas, kas notiek, kas ir, ka tas jūs ir pārņēmis, mainās uz to, ka viss kļūst vieglāks, gaišāks, pozitīvāks, teiksim tā, ja, un tam līdzīgi, ja. Jā, šeit katrā ziņā pēc tam jau situācija jūs paši šeit, jā, vai nu atkal varat ierobežot, nobremzēt vai mainīt, tas būs jūsu rokās, tas jau cits stāsts šeit, jā. Bet galvenā doma, ka šeit izmainās ļoti tas fons, jā, kaut kāds emocionālais fons, viss, kas neskaidrs, kļūst skaidrs, jā, un tā tālāk, vai negatīvas emocijas nomainās pozitīvām, caur varbūt kaut kādu pārdzīvojumu, tiesa gan, jā, varbūt nāksies kaut ko izlaist caur sevi kādu iekšējo pārdzīvojumu, bet nāk skaidrība rezultātā, jā, bet, tad, kad ienāk tā skaidrība, prieks un kaut kāda pozitīva enerģija, jāskatās, vai jūs tur sevi nesākat kaut kur atkal bloķēt, ierobežot, tad arī jāmainās pašiem ar kaut kur un procesiem un domām, jā, un tā tālāk. Varbūt arī komunikācija šeit var izmainīties ar kādu cilvēku, ja gadījumā neskaidra komunikācija vai ierobežota vai neliela, tāpēc varbūt arī var radušies kaut kādi neskaidrības momenti, ka nav izrunāts kaut kas saprasts vai izteikts, ja. Varbūt komunikācija šeit var rasties iespēja kaut ko piestrādāt, sākt un virzīties priekš, piemēram, ja. Tā. Otrs notikums. Šeit ir uzvara, kā jau paši redzēt. Šeit kaut kāda uzvara var nākt jūsu virzienā rudenī, paskatīšos tūlīt sīkāk, par ko es stāstu, kāda uzvara, kas notiek, ko jūs te atkal jau principā var teikt kaut kas, par ko priecāties, ja. Jā, burtiski. Tā, šeit, jā, šeit kaut kāda uzvara var nākt jūsu virzienā rudenī, ja. Respektīvi, jūs varat burtiski šeit kaut ko vai nu uzvarēt, ja gadījumā šeit kāds cīnās, nezinu, tur par kaut kādu taisnību vai par taisnību tikai jācīnās pēc būtības, bet, mazums, jā, varbūt kāds šeit cīnās, varbūt kaut kādi juridiskie procesi, karmiskie procesi, taisnība momenti kaut kādi, jā, tad varbūt jūs šeit varat būt kaut kādu uzvaru, kaut ko panākt, izcīnīt, jā, kas no kuram šeit būs aktuāls. Ja, vai arī vienkārši jūs varat šeit kaut ko sasniegt, kaut kāds pozitīvs, priecīgs notikums katrā ziņā šeit var notikt, jā, bet tas ir jūsu pašu sasniegts, jā. Tas nav tā, ka vienkārši atnāca uzvara, bet tas ir tā, ka jūs kaut ko reāli darījāt, un tad jūs arī sasniedzāt šo te uzvaru, šo te mērķi, kaut kādu savu realizāciju, jā, par ko būs vērts arī papriecāties, un varbūt šeit būs citi cilvēki, kas kopā ar jums arī var papriecāties, jā. Līdz ar to varbūt kaut kāds līdzsvars mazliet var ienākt jūsu dzīvē tajā, nezinu vai mazliet, bet kaut kāds līdzsvars šeit var nākt, stabilitāte, balansi, līdz ar to varbūt jūs paši jutīsieties vairāk līdzsvarā. Šeit varbūt sajūta kādam, ka varbūt pat atgriežas viss kā agrāk bija, ja, teiksim, varbūt, ja jums likās, ka agrāk bija kaut kā labāk kaut kādā dzīves situācijā, un tad varbūt rasties tā sajūta, ka viss atkal sakārtojas kā bija, piemēram, jā, vai kaut kā tā, jā. Jā, un šeit var arī noslēgties, jā. Varbūt šeit kādam burtiski var noslēgties kaut kādi karmiski procesi, likumiski procesi,
kaut kādi šie momenti, ka kaut kas ir jāizcīnā, ja, ka tas noslēdzas, un tad ir kaut kāds rezultāts galā, ja, un atkal var sākties kaut kas no jauna, virzīties priekšu, ja, kaut kas notiek un tā tālāk, bet, šeit ir tāda kā uzvara, virzības priekšu, kustības priekšu, ja, un tā tālāk. Katrā ziņā sasniegtā uzvara, ja jūs kaut ko arī uzvarat, ja, papriecājieties par to, bet, ja jūs gribat, lai tas viss ved vēl uz kaut kādiem lielākiem sasniegumiem, tad ir jāvirzās vēl uz priekšu, jā, piemēram, respektīvi sasniedzi kaut kādu vienu savu dzīves uzvaru, papriecājos un virzies atkal tālāk uz jauniem mērķiem, uzstādi mērķus, ej uz mērķiem, sasniedz lietas, jā, teiksim, un tā tālāk. Un trešais notikums, grupa numur 3. Šeit iespēja nāk jūsu virzienā rudenī kādam, jā. Kādam varbūt tā varbūt arī darba iespēja, naudas iespēja, peļņas iespēja, tūlīt mēs paskatīsimies precīzāk, bet ja nāk kaut kāda iespēja jūsu virzienā. Aha. Jā. Šeit kādam konkrēti nāk naudas iespēja. Vēl šeit arī varētu būt tas, ka šeit kādam nāk arī tas moments, kad, kā lai sakam, ja jums gadījumā bija kaut kādas problēmas ar naudu šobrīd vai iepriekš vai ar peļņu, vai ar darbu, piemēram, jā, un tam līdzīgi, jā. Šeit rudenī varētu nākt jūsu virzienā iespēja, kas jums palīdzēs atkal piecelties, jā. Atkal sākt no jauna, vai uzsākt kaut ko no jauna, vai vienkārši piecelties pēc kaut kāda perioda karmiska, te varētu būt kādam karmisks periods, ne visiem, bet kādam, jā. Bet respektīvi, ka jūs ceļaties augšā un ejat uz komfortu, jā. Tad attiecīgi, piemēram, kādam varbūt var uzlaboties materiālais stāvoklis, finansiālais stāvoklis, darba situācija, komforts, ērtums, vispār kaut kādas jūs varbūt pat pašajūtas arī mazums, ja, un tā tālāk iespēja, ja, uz to šeit var nākt. Te varētu būt tā, ka tā varbūt kādam jau ir sapņu, cerības un vēlmes, ka kaut kas te varētu būt, un tas var nākt tiešām jūsu virzienā, ja, teiksim, bet šeit, kā vienmēr saku par iespējām, atcerieties lūdzu vienmēr to, ka iespēja ir tikai iespēja, viņa nāk, nenozīmē, ka viņa pati atnāk un realizējas, ja, tā kā, bet iespējas, kad parādās, viņas parādās, bet tikai no jums ir atkarīgs, vai tu pieņemsi šo iespēju, nepieņemsi un kā tu viņu realizēsi, tas tikai jūsu rokās. Iespēja ir vienkārši iespēja, ko jūs ar viņām dzīvē darat, tas ir katra jūsu paša zināšanās, ja, bet vienkārši te var nākt iespēja potenciāli kādam, ja, kas var kaut ko šeit atjaunot jūsu dzīvē, jā, kaut kādu komfortu, ērtumu, sapņus un viss šis te moments, jā, bet šeit ir tā tomēr tas bet visu laiku kaut kāds, jā, ka šeit ir jāskatās tiešām, skatieties, jā, šeit ir tā kā jūsu sapņi, jā, komforts un viss, un tad pēkšņi te nāk kaut kāds cilvēks vai situācija, kas visu ir mazliet sarežģīt, man rodas iespējas, jā. Tāpēc šeit man gribas teikt tā, jā, kā es arī nereti saku, īstenībā cilvēkiem viss ir labi, sapņojiet, ceriet, esiet savās fantāzijās kaut kādas pozitīvajās līdz brīdim, ja, tur tas moments līdz brīdim, ja, lai nav tā, ka jūs esat tikai sapņos, cik viss ir skaisti, super labi, un ka jūs nepamanat, ka no mugurpuses jau nāk kaut kas, kas to sarežģīs tulīt, ja, tā kā šeit kaut kā bišķiņ piedomāt, ja, kad, ja sāk realizēties jūsu kaut kas pozitīvs jūsu virzienā, pozitīvi notikumi vai kāda pozitīva iespēja vienkārši nāk, ja, un jums tas ievieš sapņus, cerības un superīgas sajūtas, viss ir ok, jā, viss kārtībā, bet vienkārši esiet arī, kā saka, ar vienu kāju uz zemes, vismaz, ja, realistiski skatoties apkārt, un tad varbūt otru mazliet, jā, kā saka, kā viņi šeit arī ar vienu kāju ūdeni, ar vienu uz zemes, ja, vienu kāju sapņos, ar vienu realitātē tomēr arī, jā, lai ir tās sasaistē realitāte arī tādā krietnā mērā, jā, tāpēc, ka šeit parādās kaut kāds cilvēks, jūs paši redzēt, jā, kurš tā kā apmēram no mugurpuses mazvei jūs tur skatāties saviem sapņiem, un pēkšņi atnāk cilvēks hajak ar savu kaut kādu attieksmi, tad te strauji, jā, te var parādīties cilvēks, jā, kādam tas būs cilvēks, šeit tūlīt izstāstīšu, jo te ir tomēr vairāki varianti, varbūt, jā, jūs skatās tomēr vairāki cilvēki. Kādam šeit varbūt burtiski tā, ka kāds cilvēks var uzrasties tajā brīdī jūsu dzīvē, kāds cilvēks, kurš uzrodas strauji, varbūt pat negaidīti, ja, varbūt pēkšņi uzrodas ar kaut kādiem saviem darbībām, vārdiem, runām, ja, vai vēl kaut ko, ja, un tas varbūt šeit var radīt kaut kādu konfliktu, ja, redzams ir, ja,
radīt ar kaut kādu konfliktu, ja? Vai nu jūs varat šeit saskarties ar kādu cilvēku tādu straujas dabas, kurš ātri domā, rīkojas, varbūt es pirms rīkojas, pēc tam domā vispār, ja? Straujas dabas šeit tāds cilvēks. Un saskarsmē ar šo cilvēku ir jābūt mazliet uzmanīgam, lai nav tā, kad kāds kādu aizvaino, aizskar, un tad pagriež kāds muguru, jā, un tad nav neviena uzvarētāja, un pēc tam par to jāpārdzīvo stress, jā, un tad atkal pēkšņi lietas strauji sāk mainīties, jā, un jāsāk atkal iespējas kaut kādas izsvērt un tā tālāk, jā. Šeit ir viens tāds variants, un otrs variants šeit ir arī, ja tas gadījumā nav kāds cits cilvēks jūsu dzīvē, tad arī pašiem piedomāt par savu rīcību, jā. Respektīvi, nerīkoties varbūt neapdomīgi, piemēram, ja, tajā brīdī, kad nāk kaut kādas labas realizācijas jūsu dzīvē, piedomāt par jūsu, ja jums ir kaut kāda tāda strauja daba, ja, ka jūs kādreiz vispirms darat un pēc tam domājat, ja, vai sakat un pēc tam domājat, tad šeit varbūt jāapmēģina mazliet to pievaldīt. Respektīvi, pirms teikšanas padomāt, pirms rīcības padomāt, un tad varbūt kaut ko darīt, ja? Lai no tā, ka jūs kādu aizvainojat, aizskarat, un tad cilvēks pagriež muguru, ja? Un tad jūtas beigās tā kā, ka nav uzvarētājs, ja? Neviens, un tad stress atkal un tā. Ja? Tā kā šeit būs dažādi. Te būs kādam, ka cilvēks atnāk, ar kuru saskarsmē jābūt uzmanīgam, lai nebūtu problēmas, un kādam šeit ir stāsts par jums pašiem, ka jums pašiem ir jābūt uzmanīgiem saskarsmē ar kādu, lai mazliet tā kā, neieliktu sevi kaut kādā stresā, no kura varbūt šeit var izvairīties, jā, tajā brīdī, kad kaut kas tiešām lielisks, teiksim, nāk jūsu virzienā. Jā, tādā ziņā. Nu, šeit tā, jā. Tad, jā, tāpēc, ka šeit arī zem kavas ir, jā, ka jūs paši sevi varat kaut kur ierobežot arī kādā brīdī, jā. Te kaut kas jāpamaina ar domāšanā, rīcībā, varbūt, ja kaut kas jauns jūsu dzīvē, ja jūsu dzīvē atsāks kaut kāds jauns periods, sāks viss no jauna, kaut kas atjaunos, esat jau gājuši cauri kaut kādām lietām nopietnām, tad ir jāsaprot, ka ir jāmainās arī pašiem, jāsāk bišķi savādāk, varbūt domāt, rīkoties vai būt, jā, tad tas visiem tas neattieksies uz kādu šeit, jā, kad iepriekšējais metodas jaunos apstākļus vienkārši var vairs nestrādāt, jā, un tas ir tikai normāli. Tā vēl bonusā šeit skatos grupa numur 3 par rudeni jums vispār, kas šeit parādās, varbūt kāds informācija, kas jāzina, kas jādzird, kas jāsaprot vēl grupā numur 3 pagaidāmo rudeni. Jā, ejiet atpakaļ. Nu šeit, jā, šeit varētu būt tā, ka kāds varbūt tiešām kaut kur ir iemaldījies, jā, un ir laiks doties atpakaļ pie sevis, vai atpakaļ uz sākumu, atpakaļ uz startu. Tur arī kārtīs parādījās iepriekšējās momentos, kur es skatījos, tur bija tur momenti tiešām par tādu kā atzimšanu, sākšanu no jauna, atsākšanu no jauna, iešanu pie sevis, dzimta ģimene, dzimtene, aicinājumu dzīves, ja, teiksim, kas tu vispār esi, ja, tā kā kādam šeit tiešām, ne visiem varbūt, bet kādam šeit burtiski varbūt tiešām stāst par to, ka ir jāiet atpakaļ. Ir īpaši, jo tu jūties, ka jo tālāk te, jo dziļāk, kā saka, purvā, ja, vai nesaprašanā, vai, kad nesaproti, kur tu ej vispār, ja, tad vienmēr ir viens ceļš atpakaļ. Ja? Jo cilvēki reizēm iet ar vien vairāk iekšā kaut kādās problēmās, lietās, un viņi turpina iet, un viņi nesaprot vairs, kur viņi iet, un viņi nesaskata izeju, un reizēm varbūt tiešām izejas nav, bet ir vienmēr viena izeja atpakaļ ceļš. Ja? Jo tas tomēr ir ceļš, pa kuru tu jau gāji, un tu viņu atradīsi atpakaļējot, ja? Tu zini, pa kuriem tu atnāc. Nu, tā interesanti, kādreiz tā ir dzīvē, ja? Te vēl ir arī par to, ka pieņem mīlestību, ja? Respektīvi pieņem mīlestību, ja viņa nāk tavā virzienā. Šeit nav stāsts tikai par romantisku mīlestību, šeit varbūt arī vienkārši vispār pieņem citu cilvēku palīdzību, atbalstu, rūpes, raizes, gādību, to, ka vispār kāds kaut ko tev grib dot, ar tevi dalīties, vai, nezinu, tur kaut ko pozitīvu tavā virzienā nest, ja, mācēt pieņemt, ja, un tā tālāk. Nu tā, šeit grupa numur 3 arī jums, paldies, ka noskatījāties. Ja patika, tad piespied patīk, jā, kā saka, un es vienkārši novēlēšu arī, lai jums viss labi.